Kļūt par mediķi ir nopietns un atbildīgs lēmums, tāpēc, lai jau laicīgi saprastu, vai tas ir īstais virziens, kurā doties pēc vidusskolas absolvēšanas, Talsu valsts ģimnāzijas skolēniem ir iespēja iesaistīties jauno mediķu skolā, kas norisinās turpat blakus Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē. Interese ir ļoti liela, jo es pat atceros, kad vienu gadu gripas epidēmijas dēļ mums bija jāpārtrauc šīs mācības, un tad šie jaunieši, viņi bija tīri, kā saka, apvainojušies, bet dusmīgi, kad viņi nevar, jo mums arī bijis tā, ka viņi atnāk, viņi drīkst strādāt 2 stundas, darboties. Un ir bijis tā, ka es eju tiem bērniem pakaļ un saku, jums jāiet uz skoliņu. Viņi saka, nē, mēs gribam vēl, atļaujiet mums vēl. Projekts iesākās 2020. gadā laikā, kad pasaulē apstādināja Covid-19 pandēmija, un tolaik mācības varēja notikt tikai teorētiskā formā. Taču tagad skolēni 1 reizi mēnesī var izbaudīt mediķu ikdienu arī praktiski darbojoties. Programma jauno mediķu skoliņa, viņi pārtap mazliet savādāk, viņi pārtap uz vietas ar darbošanos. Viņi pārtap uz vietas ar iesaistīšanos, tieši, kad ir pacienti, kad ir cilvēki un reālā vide. Jo bieži vien ir tā, ka jaunieši to iedomājas mazliet tā idealizēti, un tad ir ļoti jauki, ja viņi redz, kā ir realitāte, kas notiek realitātē, nevis tā kā filmā, seriālā. Jo ir arī tā, jā. Mums sākumā parasti ir teorētiskā daļa, kur pastāsta. Piemēram, pagājušais bija par rokas higiēnu. Vispirms pastāstīja, kas tas ir, kā vispār uzkopt roku higiēnu. Un pēc tam vienmēr ir kaut kas praktisks arī, kur var piepildīt tās prasmes, ko tu it kā iemācies. Jaunā mediķu skola ir iespēja saprast, vai izvēlētā profesija patiešām ir tas, ko jaunieši vēlas darīt nākotnē. Man tieši vairāk piesaistīja, kad es gribu turpināt kaut ko ar medicīnu saistīt. Kad māksla tagad vairāk tā nē. Tā slimnīcas atmosfēra daudziem jau rada to vēlmi vai tālāk mācīties vai nē. Un ja tas tiešām nav kaut kas piemērots, tad arī ir jāmeklē kaut kāds cits virziens. Bet man šī atmosfēra patīk, te visu laiku notiek darbība. Nav tā, kā aiziet uz ofisu un tur jāslēdz gaismas 9 no rīta iekšā. Tiešām patīkami. Un tad ir ļoti labi tas, ka viņš ir to teicis, es būšu, viņš atnāk, saka, nē, es nebūšu. Arī tas ir ļoti labi, ka viņš to neaiziet. Kad viņš to ir pamēģinājis, saka, nē, šis nav mans. 2 gadu laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt ne tikai dažāda veida speciālistus un viņu darbu ikdienu, bet arī iekārtas, ar kurām iespējams nākotnē pašiem nāksies darboties. Arī reanimācijas nodaļā visas tās aparatūras, tādas pirmoreiz mūžā redzētas. Ir arī bijuši ārstu speciālisti, kas ir iesaistījušies, stāstījuši par savām specializācijām, acu ārsts, ausu kakla degunārsts, kas ir jaunie mūsu speciālisti, kas arī viņiem ļoti arī patīk darboties ar jauniešiem. Tie pacienti ar savām māsiņām visu var tik brīvi sarunāties un tik brīva atmosfēra. Man likās, ka varbūt būs tā saspīlētāk, bet tā patīkam. Pēc 2 gadu mācībām jauno mediķu skolā jaunieši iegūst apliecinājumu, ka ir piedalījušies ievada apmācībās. Nīcetā Anna Stariņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.